sāku darbību jau arī Vidzemes augstskolas studentu apvienībā, no sākuma kā aktīviste. Pēc mēneša jau tiku ievēlēta kā kultūras lietu vadītāja, kas ir diezgan grūti pirmkursniecei, kas īsti nezina tās varbūt tradīcijas, augstskolas pasākuma tradīcijas un ko tieši gaidīt no studentu vidus. Bet tā kaut kā es esmu iemanījusies to darbību padarīt tā, kā pāriem patīk. Un kā teica, ka jau ir kaut kādas atšķirības ar pagājušajiem gadiem, bet tomēr tas ir pozitīvas atšķirības. Kāpēc vispār iestājos Vidzemes augstskolas studentu apvienībā un jauniešu ideju laboratorijā? Kā jau teicu, viss sākās ar Vidzemes augstskolas studentu apvienību BSA. Un tajā es iestājos tādēļ, ka es vienmēr esmu bijis tāda aktīva un arī skolēna domē biju vidusskolas laikos. Un es gribēju vienkārši redzēt, kā tur viss darbojās. Un aiziet uz turieni sapratu, ka es varu caur šo biedrību iegūt jaunus kontaktus, jaunus draugus, kas ir ārpus mana kursa. Gan augstāku kursu studentus, gan no citām fakultātēm, gan arī pasniedzējus un augstskolas vadību, kas laika gaitā man ļoti labi atmaksājies, jo es viņus pazīstu un kaut kādās situācijās ar viņiem var draudzīgi sarunāties. Un viņi jau mani kā pirmkursnieci pazīst. Līdz ar to es uzskatu, ka es varbūt iespējams zinu vairāk nekā daži labs ceturkursnieks par augstskolu, arī par tās darbību. Jo Vidzemes augstskolas studentu apvienība ir tā, kas ļoti iesaistās augstskolas dzīvē. Tāpat arī tagad es esmu Satversmes sapulcē un senātā un mandāta komisijā. Jā, un tad es saņēmu kādu dienu ziņu e-pastā, kad ir tāda jauniešu ideju laboratorija, kas meklē jaunus dalībniekus un var pieteikties. Un es domāju, kāpēc ne? Jo tā ir iespēja paplašināt savu lauku ne tikai studentu vidē, bet vispār pilsētas vidē. Iepazīties ar cilvēkiem ārpus studentu vides, no pilsētas, iepazīt pašu pilsētas vidi kā tādu, ne tikai cilvēkus. Jo arī staigājot par šiem uzņēmumiem, meklējot sponsorus, es iepazinu arī pašas Valmieras ielas, un tādējā veidā es iepazīstu šo pilsētu no pavisam cita skatu punkta. Jo vispār strādājot kaut kādās organizācijās, organizējot kaut kādus pasākumus, tas redzeslauks pavisam paplašinās un kļūst pavisam savādāks. Jo tu sāc novērtēt organizatoru darbu, tu aizies pasākumu un saproti, ka tas viss nav tik drošaini, kāds izstāsta, ka tur ir ieguldīts ļoti liels darbs un ļoti liels pūles. Un tu saproti, cik daudz tas bija nepieciešams laiks un darbs tiem cilvēkiem, kas to ir darījuši. Tāpat arī tu saproti, ka tu vari izdarīt visu. Tu vari sasniegt visu, ko tu vien vēlēsi. Visu, ko tu gribi, visu, ko tu iekārto, tu vari to dabūt. Vienīgais, kas tur jāizdara, tur jāatrod ceļš uz to savu mērķi. Jāstāda sev uzdevumi, kas palīdzēs sasniegt to mērķi. Es pati esmu vienmēr gribējusi iesaistīties kaut kādās sabiedriskās organizācijās, un visas šīs biedrības, kas darbojās, neviens algu nekur nemaksā. Tas ir gan pašai priekš sevis, gan tiem cilvēkiem, kam to sniedz, arī tās pašas akcijas, kas ir labdarības akcijas. Tu ne tikai dod tiem, kam tu ziedo, ne tikai tiem, kuriem tu palīdzi savākt šos ziedojumus, bet tu arī pats iegūst kaut ko no tā. Tāpēc es domāju, tas ir ļoti svarīgi arī šādos piedalīties. Kas man bija pārsteidzoši uzsākot savu darbību šajos organizācijās, ka uzņēmēji, biznesmeņi, uzņēmumu vadītāji, ka nav tie lielie nopietnība, baisie onkuļi, kuri skatās uz visiem no augšas. Ka viņi īstenībā ir tie paši cilvēki un ka viņi ir ļoti laipni, viņi ļoti priecīgi uzņemt studentus, uzņemt kādu jaunieti un uzklausīt viņu, ko viņš vēlās ar viņu ideju. Bet vienīgais, kas ir no mūsu puses jāsaprot, ka mums ir jāizturas tieši tādu pašu cieņu pret šo otru cilvēku, ka mums ir jāsaprot viņa dienas ritms un viņa dienas gaitas un tādējā veidā. Ko par šo spēļu projektu domā? Es šo ideju pirmoreiz dzirdot, es biju ļoti priecīga, ka kaut kas tāds notiek, jo man kā pirmā kursa studentei, kad es vēl biju tikai sākusi savu darbību tieši VSA, man īsti rudens vakaros un ziemas vakaros varbūt nebija ko darīt, jo pirmajā kursā pašā sākumā nav tik daudz ar tiem mājas darbu un tā. Un tad es domāju, ko lai es daru. Un tad mēs arī pašās kopmītnēs rīkojam kaut ko līdzīgu. Mēs spēlējam spēles dažādas ar tējām. Un tad es domāju, kāpēc ne visiem sanāk kopā. Un šī, man liekas, būtu iespēja iepazīt ar vien jaunus cilvēkus, pavisam ne no savas vides. Es domāju, kāpēc ne ļoti forša iespēja.
Un arī jaunieši un bērni, un varbūt ne tikai jaunieši un bērni, kāpēc ne pieaugušie, nevazātos apkārt pa ielām. Viņi būtu nodarbināti, viņiem būtu ko darīt šajos vakaros, un tas arī ļoti izglītojuši. Šīs spēles nav kā, tur, piemēram, es nezinu, kaut kādas azartspēles. Tas palīdz attīstīt domāšanu. Es domāju, tas ļoti noderīgi. Jā, tā jācer, ka kaut vai pirmkārt jau šie vācieši atsauksies un kad atbalstīs. Es domāju, ka viņi atsauksies un būs viss kārtībā.